Jo sudrabs ir labākais vadītājs, bet tieši zelts ir visbiežāk izmantots elektronikā. Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs atklāsim noslēpumu, kas mulsina daudzus cilvēkus. Ja sudrabs ir metāls, kas vislabāk vada elektrību? Kāpēc zelts ir elektronikas mīlulis? Un ir sastopams gandrīz visās mūsu ierīcēs? Daudz no mums skolā mācījās, ka daži materiāli vada elektrību labāk nekā citi, bet kas tieši padara materiālu par labu vadītāju? Būtībā elektriskais vadītājs ir materiāls, kas ļauj elektriskajai strāvai viegli plūst caur to. Tas notiek tāpēc, ka šo materiālu atomiem ir elektroni, kas nav cieši piesaistīti tiem, ļaujot tiem brīvi pārvietoties. Iedomājieties ceļu, kas ir pilns ar automašīnām. Ja ceļš ir plats un bez šķēršļiem, automašīnas jeb elektroni var pārvietoties ātri un bez problēmām. Šīs platums un šķēršļu trūkums ir tas, ko mēs saucam par zemu elektrisko pretestību. Jo mazāka pretestība, jo labāka vadītspēja. Un te sudrabs parādās. Tam ir atomu struktūra, kas padara to par neapstrīdamu čempionu elektriskās vadītspējas ziņā starp visiem metāliem. Tā valences elektroni ir ļoti brīvi, radot elektronu jūru, kas var pārvietoties ar minimālu piepūli. Ja mēs izmērītu dažādu materiālu elektrisko vadītspēju, sudrabs būtu saraksta augšgalā, pārspējot pat varu un zeltu. Tas teorētiski padarītu to par ideālu izvēli jebkuram pielietojumam, kur nepieciešama augsta efektivitāte strāvas pārvadē. Bet ja sudrabs ir tik labs, kāpēc mēs to neredzam visur elektronikā? Vai vēl labāk, kāpēc mums mājās nav sudraba vadu vai sudraba kontaktu mūsu mobilajos telefonos? Atbilde uz šo jautājumu nav saistīta ar tās sākotnējo vadītspēju, bet gan ar tā izturību un stabilitāti laika gaitā. Sudrabam ir liels vājais punkts, tas ļoti viegli oksidējās un kļūst tumšs. Vai atceries tās sudraba rotaslietas, kas ar laiku kļūst tumšas? Tas ir oksidācijas process, vai precīzāk sakot, sudraba sulfīdu veidošanās uz virsmas, kas ir sudraba reakcijas rezultāts. Saskroties ar gaisā esošajiem sēra savienojumiem, šī sudraba sulfīda kārta ir ļoti slikts vadītājs. Iedomājieties, ka jūsu ceļš, kas ir ideāli piemērots elektroniem, ar katru dienu kļūst arvien bedrains un akmeņains, apgrūtinot kustību, gluži tāpat kā mūsu mīļās valsts ielas. Elektriskais kontakts, kas sākumā ir lielisks ar tīru sudrabu, ātri pasliktinās, kad veidojas šī sulfīda kārta, palielinot pretestību un galu galā vairs nespējot vadīt strāvu. Papildus oksidācijai, kas veido sulfīda kārtu, sudrabs ir arī vairāk pakļauts elektrolītiskai korozijai. Mitrā vidē, noteiktos elektriskās strāvas un mitruma apstākļos, sudraba joni var migrēt un veidot nevēlamus vadošus tiltiņus elektroniskajās komponentēs, kas var izraisīt īsas savienojumus. Mūsdienu elektronikā, kur nepieciešama ārkārtīgi augsta uzticamība un miniaturizācija, šī īpašība padara sudrabu par nepiemērotu izvēli lielākajai daļai kritisko kontaktu un savienojumu, pat neskatoties uz tā izcilo sākotnējo vadītspēju. Bet ja sudrabam ir šie izaicinājumi, kas tad ir tik īpašs zeltam, kas padara to par izvēli elektronikā? Lai gan zelts ir nedaudz mazāk vadītspējīgs un daudz dārgāks, tā lielākā priekšrocība slēpjas īpašībā, ko sauc par ķīmisko inerci. Zelts ir īsts cēlmetāls, kas nozīmē, ka tas ir ārkārtīgi izturīgs pret koroziju un oksidēšanos. Atšķirībā no sudraba, zelts nereaģē ar gaisa skābekli, ar lielāko daļu skābju, kā arī ar sēra savienojumiem. Tas vienkārši paliek spīdīgs un vadošs, praktiski nemainīgs gadu desmitiem. Iedomājieties elektronu ceļu kā materiālu, kas nekad nebojājas, neatkarīgi no laika vai laikapstākļiem. Tas paliek gluds un ideāli piemērots elektronu plūsmai bezgalīgi ilgi. Šī izturība pret koroziju ir būtiska elektronisko komponentu ilgmūžībai. Piemēram, ar zeltu pārklāta savienotāja nodrošina, ka elektriskā savienojuma stabilitāte un zema pretestība saglabājas visā ierīces kalpošanas laikā. Tas ir ļoti svarīgi ierīcēs, kuras mēs lietojam ikdienā, piemēram, mobilajos tālruņos, datoros, videospēļu konsolēs. Un īpaši svarīgi tas ir kritiski svarīgā aprīkojumā, piemēram, aviācijas elektronikā, medicīnas un kosmosa iekārtās,
kur savienojuma kļūme var radīt katastrofāls sekas. Papildus vai ķīmiskajai stabilitātei zelts ir arī ārkārtīgi kaļams un stiepjams. Tas nozīmē, ka to var izstiept neticami plānās stieplēs vai vēl mēt ļoti, ļoti plānās kārtās, kas ir būtiski sīku komponentu, piemēram, mikroprocesorā ražošanā. Bet pagaidi, zelts ir cēlmetāls? Vai tas nav daudz dārgāks par sudrabu? Jā, zelts ir dārgāks par sudrabu un varu. Tomēr elektronikā to izmanto ļoti niecīgos daudzumos. Kad runājam par zelta pārklājumu, savienotājos vai schēmas plates celiņos, mēs runājam par slāņiem ar biezumu mikronos, kas ir daļas no milimetra. Zelta daudzums vietālrunī, piemēram, ir tikai daži 10 miligramu. Kopējās zelta izmaksas šajos komponentos, lai gan nav nenozīmīgas, ir pamatotas ar uzticamību un nepārspējamu veiktspēju, ko tas nodrošina augsto tehnoloģiju pielietojumos. Nelielā ekonomija, izmantojot zemākas kvalitātes materiālu, neatsvērtu kļūmju risku vai biežas nomaiņas nepieciešamību. Izmaksu un iegūmu attiecība, ņemot vērā ilgmūžību un veiktspēju, stipri nosvers par labu zeltam. Bet kur zelts patiešām izceļas? Elektronikas jomā jūs to atrodat gandrīz visos svarīgākajos savienojumos. Procesoru un operatīvās atmiņas RAM kontakti ir pārklāti ar zeltu, lai nodrošinātu ātru un nevainojamu saziņu ar mātes plati. USB, HDMI un citu augstas ātruma datu kabeļu iekšējie kontakti arī izmanto zeltu, lai iekšēji saglabātu signālu integritāti. Pusvadītāju mikroshēmās. Ļoti plāni zelta vadi tiek izmantoti, lai izveidotu savienojumus starp silīcija mikroshēmu un iepakojumu tapām. Tehnika, kas pazīstama kā vadu savienošana. Zelta spēja neoksidēties ir garantija, ka šiem miljoniem savienojumu mūsu ierīcēs darbosies nevainojami daudzus gadus pēc kārtas. Tātad kādās situācijās katrs no šiem metāliem patiešām izceļas? Barš, būdams lielisks vadītājs un daudz lētāks, ir galvenais materiāls vispārējām vadu sistēmām, strāvas kabeļiem un lielākajai daļai drukāto schēmu plašu iekšējiem celiņiem. Tā vadītspēja ir pietiekami augsta lielākajai daļai pielietojumu, un tā cena padara to piemērotu lieliem apjomiem. Sudrabs tiek izmantots ļoti specifiskos pielietojumos, kur tā izcilā vadītspēja ir absolūti kritiska un kur to var efektīvi aizsargāt. Tāpat kā dažos augstas strāvas slēdžu kontaktos vai noteiktās antenās, taču vienmēr ar piesardzību. Oksidācija. Savukārt zelts ir neaizvietojams tur, kur uzticamība, zema kontakta pretestība un izturība pret koroziju ir galvenie faktori. Nodrošinot, ka mūsu ierīces darbojas bez kļūdām ilgu laiku. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, tad neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis. Atstāj savu patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit, platformā. Ja tev ir ziņkāri uzzināt, kādus kursus mēs iesakām, piekļūst QR kodam šeit blakus vai saitei video aprakstā. Lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt dažādas prasmes, kas sniegs priekšrocības tevā karjerā. Vai tu jau biji aizdomājies par šo atšķirību starp metāliem elektronikā? Tagad saproti, kāpēc tik dārgs metāls ir tevā mobilajā telefonā. Atstāj komentāros, ko tu domā par šo skaidrojumu un vai jau to zināji. Blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un, ja vēlies mūs atbalstīt, uzspied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā tas ir inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!